Interaktīva metronoma ir uz pierādījumiem balstīta terapijas metode, kas no 2023. gada vasaras ir pieejama arī Latvijas iedzīvotājiem. To izmanto profesionāļi vairāk kā 20 pasaules valstīs, kas strādā ar bērniem un pieaugušiem, uzlabojot kognitīvās funkcijas. Tāpat to veiksmīgi izmanto darbam ar UDHS korekciju, autiskā spektra traucējumiem, kā arī daudzos citos gadījumos, kad bērniem ir mācīšanās vai informācijas apstrādes grūtības, kā arī raksturīga impulsivitāte. Tā ir programma, kurā izmantojot austiņas un projekcijas uz ekrāna, tiek veikti dažādi vingrinājumi un izpildīti precīzi ritmu un tempu uzdevumi, lai palīdzētu uzlabot smadzeņu darbību un kustību koordināciju. Patiterapija ir balstīta uz neiroplasticitātes principiem, kas nozīmē, ka smadzenes var pielāgoties un mainīties, lai uzlabotu to funkciju. Pētījumos, kas publicēti American Journal of Occupational Therapy, identificētas 5 jomas, kurās ir statistiski nozīmīgi uzlabojumi: uzmanība un fokus, motorā kontrole un koordinācija, valodas apstrāde, lasīt prasmu matemātika, kā arī spēja regulēt impulsivitāti.